Hanoja, Vietnamas galvaspilsēta, kas nekad neguļ. Milzīga metropole ar vairāk nekā 8 miljoniem iedzīvotāju, kur šķiet, ka visi vienlaicīgi ir uz ielas. Motoroleri, tūkstošiem, pat 10 000, kas nepārtraukti plūst caur pilsētai kā dzīva upe. Ar šo kustību nāk arī realitāte. Gaiss ir smags, piesārņojums ir jūtams un pilsēta nevienmēr smaržo patīkami. Ielas šeit ir kā atvērti tirgi, pilns ar balsīm, trokšņiem, krāsām un kustību. No rīta līdz vakaram cilvēki tirgos svaigus augļus, dārzeņus, garšaugus un ielas ēdienus tieši uz ietvēm. Katrs tirgs ir dzīves, haotisks un pilns ar dzīvību, kur katrs stūris stāsta savu stāstu. Hanoja ir ļoti skaļa, netīra un smacējoša. Viena no piesārņotākajām pilsētām pasaulē, kur gaiss reizēm spiež uz krūtīm un hauss nekad neapstājas. Bet tieši šis viss negatīvais nav tas, ko mēs šeit meklējam. Mēs esam ieradušies šeit sajūtu, garšu un īstās dzīves dēļ. Mēs ar Laumu esam ļoti agri šeit Hanoju pamodušies. Mūsu rīta sācies ļoti agri. Šobrīd pulkstenis ir 3:30 naktī, jeb no rīta. Un mūsu plāns ir doties apskatīt pirmo tirgu, kas ir nakts tirgus, jeb agrais rīta tirgus. Ko burziņš ir sākties. Te jau ir tāda jēza, kā ak, Dievs. Te čalis veselu cūku jau ir nopircis. Tur vēl viena. Ir tiešām ļoti agrs, bet tas burziņš, kas tur notiek, tas ir ak, Dievs, paskatās. Tur uz motocikliem stāv cūkas, tur kāds kaut ko jau stiep, te kāds dabūjis kaut ko. Pamatīgi, jēzga. Bet interesanti, ļoti interesanti. Reiku, tas ir iepircies jau pamatīgi. Tik daudz kastas, skūteri. Tie, kas ir tačkavēti, tiem stipri mazāk. Bet tāpat tās ir. Varbūt mums ar Laumu arī vajadzētu nopirkt kādu kasti vai kaut ko tādu uz muguru uzlikt, jo izstītos, ka mēs arī esam atnākuši kaut ko pirkt. Šo tirgu sauc Longdienu nakts tirgus, un Longdiena nozīmē garais tilts, un šis tirgus tiešām atrodas pie tilta, un te visa dzīvība un burtiņš notiek visvairāk tieši 3-4 no rīta, tad, kad visi gatavojas savai dienai. Problēma kaut ko nopirkt, te varētu būt tāda, ka tiešām ir jāpērk daudz. Kāds tiem vīnogs? Man arī. Te, teiksim, arī visu var nopirkt ļoti lēti. Tikko redzējām, ka kaste ar vīnogām, kur 10 kg var nopirkt par 5 eiro. 10 kg? Tas vispār nekas vēl nav. Tā, regu, te, teiksim, var redzēt dažādas mango. Zeme ar te piebārstīta ar visu, ko ir. Kas to pēc tam tīra visu? Kas tas ir? Kas te? Ot šī tāds te gan mēs pirmo reizi redzam. Tas varbūt tas lotus, ne? Es nezinu. Man liekas, tas ir... Un ļoti īpatnēji papīrā satīts visu. O, reku, te ir kaldētas zivis jau parādās. Te ir saldēta produkcija atkal jau. Ir svaiga. Te ir saldēta. Teiksim, šeit jau var manīt visādas zivis jau. Jeb jūras veltes tieši dažādas. Kas tas ir pa brīnumu? Kas tas te? Austers? Ir arī žāvējumi. Par žāvējumus jau mēs varētu nopirkt pagaršot. Tas ir, ko tu vari ēst arī uzreiz. Šis jau ir tas, ko mēs Laumu gribējām redzēt. Pēc viss spriežot, šobrīd mēs esam vienīgie baltie cilvēki, ir turisti šeit. O. Barakudas, lielais tuncis. Tuncis šis? Man liekas, ka jā. Mazie krabīši, wow. Šitie varētu būt garšīgi. Šāds te mēs arī ar Laumu makšķerējām, ko Jānis tad citu. Tur ir kaut kāda tārpa arī. Gaļīgi izstāv, vai pilna maica ar tārpiem. Vai krābji.
tas ir atkal. Šis te laikam pēc garnelēm izskatās, bet tāds bišķi savādāks tāds. Vai kā tas sapircis pilni piekrāmējis. Ļoti skaļi, bet tā tirgu jābūt. Pagaidās pastāstīt par to, ka šeit īsti, ka te taurē. Pēc izspriežot ir tā, ka katram šeit ir kaut kāda maza kafejnīciņa vai kaut kas tāds, un tad arī viss nāk šeit un pērk to produkciju. Jo realitātē arī cenas ir tiešām lētas. Visur, kur skaties, tur ir kaut kāds jūras veltes. Visur. Tā. Un kas te ir, te arī tie paši 8 kāji, garnels. Ja godīgi, es esmu nedaudz apmaldījies. Es īsti nespēju, kur mēs atrodamies. Mēs vienkārši ejam. Un tik līdz kā sākas jūras veltes, tā ir nereālākā laistīšanās ar ūdeni. Visas ielas vienkārši plūdo. Jā, visi, re, kur ir zuši. Tie ir zuši, man liekas, jā. Visur vienkārši čum un muģi no visādām lietām. Mums te aicina apskatīties, kas viņiem vēl ir. Tādas mannas ar zivīm. Baigi paši tas, ka viņas uztur svaigas, mainot visu laiku ūdeni. Klausies, man tev ir piedāvājums. Noteikti es pamanīju, ka mēs ar Laumu dzīvojam Norvēģijā. Tāpēc esam izveidojuši kaut ko priekš tevis. 5 vai vairāk dienu ceļojumu, kur tu ar saviem draugiem vai ģimeni braucat pie mums. Šis ceļojums ir paredzēts nelielām grupām līdz 4 personām. Mēs jūs uzņemsim pie sevis, kā arī izguldīsim, pabarosim un izvadāsim pa pašām skaistākajām vietām. Dosimies episkos piedzīvojumos, kas paliks atmiņā uz visu mūžu. Redzēsim vismaz 3 abrīnojamas vietas, kā Preikastūlens klinti, kas slēdz 603 metrus virs Līsefjorda, pārvarēsim sevi un drosmīgi kāpsim uz Šērekbaldena akmens, kas ir starp 2 klintīm iesprūdis un atrodas 1000 metrus virs fjorda. Kā arī apmeklēsim vietu, kur akmeņi ir veidojuši iespaidīgu lavīnas nogruvumu. Tur varēs kārtīgi pakāpliet pa akmeņiem un izjust dabas spēku klātienē. Protams, redzēs arī daudz elpu aizraujošus ūdenskritumus un skatus, kas liks tev aizmirst par ikdienu. Un pēc galvenais tu piedzīvosi īstu, sirsnīgu piedzīvojumu pašā Norvēģijas sirdī. Viss, kas tev šobrīd ir jādara, ir jāsazinās ar mani un jārezervē jau savus datums. Mēs Laumu meklējam gaļu un joprojām nevaram atrast, visur tikai zivis un dārzeņi. Un ienāca prātā, ka vienkārši uzsīsim kādam vietējiem, izmantojot tulkotāju, jo te neviens angliski nerunā. Šai? Gaļa kaut kur tur tālāk uz priekšu ir. Cūkas, vistas. Visa gaļa tikai tāda, kas ir pazīstama. Tas, ko mēs meklējam, ir kaut kas neierasts mums. Vēl dzīves vistas tur arī. Tā ir cūgaļa. Cūgaļa. Ko viss suņu asti nav? Ko? Sunim tik liela asti nav. Nē. Akmeņas ir. Pagaidām izskatās, ka ir tikai cūka, lielops, vista un zostiņas. Varbūt kādu pīleri esam redzējuši. Ejam priekšā. Un dārzeņi. Kur tu tev? Te arī varbūt gaļa, viņa jau vienkārši apgāja tā gaļa. Propkā, viss ir apstājies, pastāst, kur nekas nenotiek vairāk. Neviens netiek uz priekšu, ne atpakaļ. Šeit es pabraucu garām.
Passion fruit maksā 30,000. Tas ir diezgan lēti īstenībā, kaut kur apmēram eiro kilogramā. Passion fruit mums gribēja pārdot tikai sākot ar 5 kilogramiem. Diemžēl tik daudz mēs nevaram apēst. Tagad pamēģināsim sarunāt, lai mums pārdot 1 vai 2 kilogramus ar mandarīniem. Izskatās nereāli garšīgi, gājām garām un tā smarža baigi iesitās un sagribējās šos te mandarīnus pagaršot arī. Hello! 1 kilogram? 1 kilogram. Đây là 30 và cái này 25. Hết đi. Đây. Hết đi là được rồi. Hết đi. Sorry. 1 kilogram. 3 cân 1 kilo. 1 kilo, yes. 3 cân 1 kilo. Đây. Yes. Mẹ cái cân đó để đâu rồi? Mēģināšu iedot viņai 20,000 un redzēs, cik viņa man iesvērs mandarīnas. Jo izties, ka cena ir 17 par 1 kilogramu. Viņa man mēģināja pārdot 3 kilogramus par 30. Tas, kā es sapratu, bet es uzstāju uz to, ka man vajag vienu. 20? 30. Tā, 30,000 par 1 kilogramu mandarīniem. Thank you. Nopirkām mandarīnus 1 kilogramu, kas maksāja 30,000 dongi. Mūsu naudā tas ir eiro 15, un secinājums tāds, ka īstenībā nav tik lēti. Tā kā pirmais iespējas likās par šo tirgu. Laikam, ja pērk mazākus tos daudzumus, tad tā cena tāpat ir tāda pati kā veikalā. Bišķi jāizspiežās cauri. Nu, ko tirgi tikko izskrējām, secinājums ir tāds, ka esam joprojām vienīgie, kurus šeit neviens cits neredzējām. Bet izjūt no tā, mēs ar Langu gribējām redzēt kaut ko varbūt netik tradicionāli kā pie mums, bet īstenībā neko tā neredzējām. Vienīgais jūras valds ļoti dažāds. Pārējais viss diezgan normāls un sakarīgs. Un ļoti garšīgi, svaigi un smoki, jā. Ļoti baudāms tirgi, bet jēzga te ir, Nu, redz, lamps mēs tik pie mandarīniem. Mēs kaut ko esam šeit nopirkuši. Bet šāds te sākums mums ir pirmajā tirgu. Redzēs, kas darīsies citos. Vēl visu dienu priekšā. Dažas stundas vēlāk mēs Lamps esam atbraukuši šeit līdz tādai ieleņai, kas ir ļoti šaura un kurai iet cauri vilciens. Šī ir tā kā viena no obligātiem apskates objektiem šeit Hanojā. Šeit arī ļoti daudz mazas kafejnieciņas visās malās un visi grib, lai tu pie viņiem ej, sēd un dzer kafiju. Tagad tas, kas mums tagad jādara, jāsagaida pats vilciens. Nu, piesēdām arī kafejnīcā. Pasūtījām dzērienus, Langu kafijas, tur kaut kādu kokteilīti. Bet izskatās tiešām ļoti interesanti vieta šeit. Gaidīsim vilcienu tagad. Tagad jāgaida vilcienu, kaut kad drīz jābūt. Cilvēki arī jau sāk rosīties, jau parādās arī. Krēsls pabilis tālāk no sliedām. Šobrīd arī cilvēki ir mazāk, tāpēc, ka šis ir pirmais vilciens, kas iet no rīta, kas ir 8:45. Sestdienas rītā. Jā, sestdienas rītā. Šādi tad dzērienus vēl neesmu dzēris, tikai 2 Alus ar Passion fruit kokteili, kaut kas tāds. Tā tikko paziņoja, ka vilciens nāk, tūlīt visi zūd malā. Paņem kokteili. Kāda jēziga. Tiešām.
brīlis, kā viņš nāca, visi vienkārši skrien pa gaisu, pa galvu, pa kaklu, mēģina aizvākt visu no sliedēm. Īstenībā, kad mēs nācām, tad bija zīmes, ka nedrīkst tā kā sēdēt vilcienu malā un ka nedrīkst staigāt pa sliedēm un uzņemt bildes, bet izstāst, ka viss tāpat notiek. Nu, un tagad mēs gaidīsim, ka vilciens brauks otrais, jo viņš pēc nepilnas pusstundas brauc vēlreiz šeit garām. Gaidām vilcienu un izskatās, ka šoreiz nāks no otras puses. Vilciens ir aizgājis un dzīve ir atgriezties ierastajā ritmā. Uzreiz pastāst, kas tur motorolleris sāk braukt. Vienkārši simtiem viņu. Pie vilciens ielas ir zīme, ka nedrīkst uzņemt ne bildes, ne video, ne sēdēt vilciena malā, ne arī staigāt pa sliedēm, bet tur tāpat viss notikās, kā tas notikās. Rietve, jo vismaz vietējiem ir, kur mašīnas salikt. Bēru vainags, šāds vainags viņa liekas bērām. Izstāst, ka te arī zārku var nopirkt. Ļoti populāri sēdēt uz šitiem mazajiem krēsliniem. Gandrīz šeit viss ir Hojans vecpilsētā, kur tu ej, ir ielas aizņemts vai no skūteriem, vai tirgotājiem, vai rednīcām, kafejnīcām, vai ar mašīnām. Principā tāda ietva nav. Ir vienkārši jāiet pa ceļa malu. Varbūt kādam slotu vajag uz māju atvest. Te jau var redzēt, ka visi gatavojas lunārā jaunā gada sagaidīšanai. Dekorācijas atšķirās stipri no mūsējām dekorācijām. Iedomājieties, ķīnieši mēģo divu dažādu tipu dekorācijas. Ja mums ir Ziemassvētku tirdziņš, tad viņiem ir lunārā jaunā gada tirdziņš, kaut kas tam līdzīgs. Un viņus tagad tirgo uz ielām uz katru stūri. Visi grib ceļot, arī tu gribi ceļot. Ar ko sākt, kur atrast informāciju? Travelmania.lv tev palīdzēs. Atrod savu ceļvedi, izplāno galamērķi un dodies piedzīvojumos. Dalies ar saviem ceļojumiem un iedvesmo citus ceļotājus. Travelmania.lv piedzīvojums ir tā vērts. Esam atnākuši uz Dong Suan tirgu, kas ir lielākais tirgus Hanojā. Un te vajadzētu būt tā, ka te var nopirkt visu. Ārā mēs jau te nākot redzam, ka visas ielas ir noklātas visādiem loriņiem, drēbēm, somiņām, bet iekšā mēs iesim un meklēsim, kur ir pārtika, kur ir produkti un ko tur vēl var redzēt. Te jau var saķītas nopirkt. Šis laikam nav pareizais paviljons, jo te ir tikai drēbes un visādi loriņi. Te izskatās, ka jau sākas ēdienas, te var nopirkt kaltētas garneles, kaltētas garneļu galvas.
Interesanti, kas tas tāds man šķiet, ka tas ir kalmārs. Tāds sēnītis. Kaltētas sēnītes, kaltēti kalmāri. Es šo visu esmu redzējis tā kā Āzijas veikaliņos, jo viņi to izmanto buljonu vārīšanai. Pieņemsim tajās sausajās zupiņās, kas ir aplējums ar ūdeni, arī ir šādi te kaltēti jūras produkti un gaļiņas. Man liekas, ka tas, ko viņš nes, ir kaltēta cūka sāda. Koriandrs un lotosu sēklas, tas ir tas, ko mums vakarā daudz. Pistācijas, ķirbu sēklas, šokolādes bumbas, konfektes, žāvēti, džekfrūti, Indijas rieksti, zemes rieksti, visādi žāvētie cukurotie augļi un riekstas. Tad citu Vietnama ir lielākā Indijas riekstu audzētāja valsts. Rekur žāvētas puķītes un žāvēti auglīši. Mēs arī kaut ko nopirkām, tās ir sausie maisījumi priekš tējiņām. 10 000 par vienu paciņu, tas ir apmēram 40 centimetri. Rekur ir suši, tādu mēs arī esam ēduši. Bija ļoti garšīgs. Vai rekur bruņurupuči būri, viņi ēd bruņurupuči starp citu arī. How much for this? Te jau mēs redzējām kaut ko neierastāku, un tas bija bruņurupucis. Pajautājām, cik viņš maksā, un bruņurupucis maksā kilogramā apmēram 15 eiro dzīvs. Atradām Michelin gaida ieteiktu restorānu, kas ir diezgan netālu no mūsu viesnīcas, un atnācām noprovēt, kāds šeit ir ēdiens. Ieeja ļoti skaista. Īstenībā no tāda ielas burziņa, tu ieeji tādā klusā ieliņā. Hi. Yes. Can you get your name, please? Lauma. Okay. Rezervāciju veicām pirms pāris stundām. Hello. Here? Yes. Es jau redzu, ko es gribēšu paņemt. Tas ir brūno rīsu rullīši ar zuti un jūras ķemmītēm. Tā Lauma tikus pie meņu un man redzēt, ka viņai acis spīd uz ēdienu, jo reāli ir ļoti liela izvēle ar ļoti garšīgiem ēdieniem. Viss ir interesants. Viss viņai ir interesants. Un ar mani ļoti vienkārši es vienkārši pasūtīšu setu, kur ir kaut kādi 4-5 ēdieni. Un viss izskatās ļoti garšīgi. Gan grilēta gaļiņa, gan salātiņa, gan desertiņš, gan visi kāds. Shrimp soup. Wow, nice, thank you. This grilled coconut. Nice. And lotus coffee. Thank you. Wow. Wow. Pirmajā piegājienā mums atnesa garneļu pomelo salātus ar lotusa dīkstiem un lotusa saknes zupiņu ar garneļu bumbiņu. Un dzērieni mums ir grauzdēts kokosrieksts ar lotusu un arī lotus kokosrieksta kafija. Šeit viss ir ar lotusu. Tā, šito te brīnumu vajadzētu nedaudz samaisīt. Bet nu vizuāli tiešām ļoti skaisti izskatās un wow, arī garši. Bet nu jau uzreiz viņš tā kā deserta atgādina. Viņš ir salds, krēmīgs, kokosrieksts. Īsti to lotus garšu būtu uzreiz nesaprotu, kāda tā ir, bet nu, kopsumā garšu būtu ļoti patīkam. Nogaršošu kokosriekstu. Tik maigs. Un tas, ka viņš grauzdēts, viņam uzreiz vairāk garša ir. Te varbūt tā šajā lotus sakņu zupiņā jutīsim vairāk lotus garšu. Wow! Kaut ko tādu nav ēst. Tāda garša tiešām nav just to. Un krāpja bumbiņa. Garšīgi. Nopāvēsim manus pomelo salātus. Ļoti svaigi, ļoti garšīgi. Man nereāli patīk tā prezentācija, ka tas viss pasniegts ir pomelo bļodiņā. Tātad man ir viss krūtiņa ar kokosriekstiem un lotus salātiem. Mēģināsim. Ļoti perfekti pagatavota, ļoti mīksta. Man ir brūnie rīsi ar zuti, kūpinātu zuti, lotusa čipsiem un kaut kādu garšīgu mērcīti. Baigi lielais. Garša ļoti interesanti, unikāli. Man patīk, bet neko tādu iepriekš neesmu ēdus tādā kombinācijā.
Tā, tagad mums atnes vistiņu ar brūniem visiem un paipaloņiem. Es pat īstenībā nezinu, es esmu ēdis paipaloņus. Un mērcīt. Pamēģināsim. Garšīgi. Un grilēt vistiņu. Arī pamērcēsim mērcītu. Wow. Nu, šķiet gan. Šis tiešām ļoti garšīgi, sevišķi, kad iet mērķis kopā. Cilvēm sākumā nespratām, kur ir ribiņas, it kā mums rakstīts, ka ir ribiņas, te ir tikai vista, bet kā izrādās, ja tu tā iebrauc rīsos dziļāk, tur arī parādās ribiņas. Nu, pagaršosim kā tās. Kolosāli garīgi. Nē, ēdiens tiešām ļoti garšīgi. Thank you. Tik skaisti, nu. Tātad šis ēdiens ir iedvesmots no Taizemes. Tas ir lotusa pad thai. Ar lielopiņu. Izstāsta, ka tur ir arī daudz zemesriekstu un cepts ķiploks. Spēdīsim vāju pad thai. Nu, ar lielopu. Parasti ar vistu ir. Ļoti garšīgi tiešām atkal. Nu, viss ēdieni principā ļoti garšīgi. To šaubu nav. Šī vietā visi ēdieni ir saistīti ar lotus. Tā ir lotus garša. Un arī mūsu pēdējā ēdienā, kas ir saldējums, ir lotus. Ļoti interesanti, ļoti unikāla garša, ko var nogaršot tikai te, kur tas lotus arī aug. Fantastiski. Nu ko, tikko pēdām un par šīm burvīgām vakariņām, kā jūs domājat, cik mēs samaksājām? 42 eiro. Tas īstenībā tiešām ir ļoti maz. Un tas bija ar visu dzeram naudu. Tā kā noteikti iesakām atnākt šeit Hanoi pilsētā uz šo vietu. Ja gribi sajust īsto Hanojas nakts dzīvi, dodies uz Bear Street iekš Old Quarter, jeb vecpilsētu. Šī iela vakarā ir pilna dzīvības, pāri, gaismas, mūzika un cilvēku pūļi, kas satiekas, dzer alu un vienkārši izbauda vakaru. Vietējie un turisti sēž pie galdiņiem, dzer alu, sarunājas, smejas un bieži vien kāds arī sāk dejot tieši uz ielas. Bear Street ir vieta, kur jūties kā daļa no pilsētas dzīves, jautra, netraucēta un enerģiska. Bet Hanoja vakarā nav tikai par nakts dzīvi un Michelin restorāniem. Tā ir par ielām, pilnām ar cilvēkiem un troksni. Tieši tad ēd vietējie. Pēc darba apsēžas uz maziem plasmas krēsliem un pasūta to, ko ēd katru dienu. Arī mūsu noliktais gids mūs izvadāja pa savām iemīļotajām vietām un parādīja, ko ēd vietējie. Banh mi, kas ir kraukšķīgs, franču maizītes pamatēdiens, ko bieži ņem līdzi vai ēd uz vietas. Spring rolls, svaigi un viegli, ko liek uz galda un dala visi kā nelielu uzkodu vai piedevu pie citiem ēdieniem. Po, kas ir karstā nūdeļu zupa ar buljonu un gaļu, droši izvēl jebkurā laikā, kas vietējiem ir kā garantija. Un buņ čā, kas ir Hanojas klasika, grilēt cūgaļu ar nūdelēm un mērci, ko ēd lēni, kopā ar draugiem vai ģimeni. Vietējais favorīts vakariņām. Šīs vietas nav Michelin sarakstos, bet gan vietējo ikdienā, un tas noteikti ir labākais kvalitātes rādītājs. Hanoja atgādina vēl projām to, ka pasaule nav vienāda. Dažās pilsētas vietās sastopam ēdieni, kas turistiem var šķist negaidīti, tostarp suņu gaļa. Šeit tas nav par provokāciju, bet par tradīcijām un ieradumiem. Ceļošana nevienmēr ir par estētiku, tā ir par kultūras izprašanu. Ja gribi iepazīt Hanoju pa īstam, seko vietējiem. Kur viņi ēd, tur ir īstais stāsts. Tātad šeit ir tāda paraža ar suņa gaļu. Ja tu esi izdarījis kaut ko sliktu, tad tu apēd suņa gaļu un tad tas viss aiziet prom. Tā kā attīra tavu karmu. Un tas iespējams ir galvenais iemesls, kāpēc cilvēki turpina ēst suņa gaļu. Un kāpēc tas ir kā īpašs notikums un kāpēc tā nav tāda ikdienas gaļa, ko viņi ēd katru dienu. Jo kāpēc mēs to suni neredzam visur, visās malās, tāpēc, ka ikdienā viņi ēd vistu, lielopu un cūku, tieši tāpat kā mēs, bet suns tas ir kaut kāds īpašs gadījums, kad viņš ir jāēd. Garšo kā cūka. It's good. You like it? It tastes like pork. Pork? Yeah, I told you, it tastes like pork. Garšo kā sīksta. Garšo kā sīksta cūgaļa. But do I want to continue it? No.
Nenorīt. Bija It's okay. jānorīt. Tas nav godīgs norīt, un ne. Tas nebija godīgi, tev arī jānorīt. Es negribu. Man nebija labi sajūta. Sajūta bija, ka es gribu uz vēmienu braukt. Tas tāpēc, ka tu par to domā. Nu jā. Nē, es negribu. Tā tad labi nories, nenories, nevarētu. Man kaut kā tomēr nepavilka. Bet gaļa kā tā ir garšīga. Vienkārši laikam tas doma mani vinnēja. Do you want to try? I'm used to it. Ok. Klausies, man tev ir piedāvājums. Noteikti es pamanīju, ka mēs ar Laumu dzīvojam Norvēģijā. Tāpēc esam izveidojuši kaut ko priekš tevis. 5 vai vairāk dienu ceļojumu, kur tu ar saviem draugiem vai ģimeni braucat pie mums. Šis ceļojums ir paredzēts nelielām grupām līdz 4 personām. Mēs jūs uzņemsim pie sevis, kā arī izguldīsim, pabarosim un izvadāsim pa pašām skaistākajām vietām. Dosimies episkos piedzīvojumos, kas paliks atmiņā uz visu mūžu. Redzēsim vismaz 3 abrīnojamas vietas, kā Preikastūlens klinti, kas slēdz 603 metrus virs Līsefjorda, pārvarēsim sevi un drosmīgi kāpsim uz Šērekbaldena akmens, kas ir starp 2 klintīm iesprūdis un atrodas 1000 metrus virs fjorda. Kā arī apmeklēsim vietu, kur akmeņi ir veidojuši iespaidīgu lavīnas nogruvumu. Tur varēs kārtīgi pakāplēt pa akmeņiem un izjust dabas spēku klātienē. Protams, redzēs arī daudz elpu aizraujošus ūdenskritumus un skatus, kas liks tev aizmirst par ikdienu. Un pēc galvenais tu piedzīvosi īstu, sirsnīgu piedzīvojumu pašā Norvēģijas sirdī. Viss, kas tev šobrīd ir jādara, ir jāsazinās ar mani un jārezervē jau savus datums. Nākamajā sērijā skaties, kā mums gāja vienā no Vietnamas dabas perlēm Ninh Binh un gleznainajā Halong Bay līcī, kur devāmies laivas kruīzā. Un neesi arī vienaldzīgs un uzspied patīk. Padalies un atstāj kādu komentāru, jo šis viss ļoti palīdz šī kanāla augšanai. Un, ja esi patiesi sekotājs, tad vari mūs atbalstīt vēl vairāk, uzsaucot mums kafiju, izmantojot linku aprakstā zem šī video.